Šodien ir 2025. gada 12. aprīļa diena, pulkstens 12:37 pēc Latvijas laika, un es, kā dievišķa dvēsele, šajā iemiesojumā ar saprātu, garu un atrodoties šajā sievietes ķermenī, kas šajā iemiesojumā tiek dēvēts par sievieti ar dēvēto vārdu Ilga, paziņoju, ka 2 dienas atpakaļ, 10. aprīlī, manā privātajā teritorijā iebruka 3 komersanti, 3 vīrieši, kas dēvē sevi par Daugavpils pašvaldības policiju. Uzņēmums ir reģistrēts komercreģistrā un veic komercdarbību. Tā kā mēs zinām, visiem komersantiem ir tiesības izpausties tikai un vienīgi viņu juridiskajā adresē, nekur citur. Viņiem nav nekādu iespēju to darīt. Bet tātad šie 3 vīrieši iebrauca manā privātajā pagalmā, kur es ieraudzīju, ka 3 neapzināti vīrieši staigā ap manu privātu īpašumu un fotografē neatļauti, bez akcepta. Tātad es pienācu klāt un jautāju, kas notiek, kas viņi tādi ir un ko viņi te dara. Un pieprasīju uzrādīt pilnvaras un apliecības. Veicu to visu fotografējot un filmējot. Neviena apliecība netika uzrādīta, nekādas pilnvaras netika uzrādītas, tāpēc nav skaidrs, kas viņus sūtīja un kādā sakarā viņi ieradās manējā privātajā teritorijā un veica manipulācijas vienpusēji, bez akcepta, ar manu pārvietošanās līdzekli. Lūk, tāpēc ne uz vienu jautājumu viņi nebija spējīgi atbildēt. Tas viss notika liecinieku klātbūtnē, visi kaimiņi to piefiksēja, nāca klāt, ir liecinieki, ir parakstīts protokols par nesankcionētu uzbrukumu, iebrukumu privātajā īpašumā. Bet ar to viss nebeidzās. Tas tikai bija sākums tam, kas notika 11. aprīļa dienā. Tātad nākamajās 3 video es izlikšu šos pierādījumus tam, ka notika iebrukums privātajā jurisdikcijā. Šie vīrieši no uzņēmuma Daugavpils pašvaldības policija neuzrādīja savas pilnvaras. Jā, tas viss ir iefilmēts. Es gribu, lai tas tiktu tālāk izplatīts, jo tas ir pretlikumīgi, prettiesiski noziedzīgi. Un šiem 3 salašņām ir vieta cietumā. Viņi ir pelnījuši sodu par iebrukumu un vienpusējām manipulācijām ar svešu īpašumu. Tātad nākamie 3 video ir pierādījums, un pēc tam es ierakstīšu arī par informāciju par to paziņojumu par uzbrukumu, bruņotu uzbrukumu dzīvai būtnei, dievišķai sievietes ķermenī no vismaz 10 bruņotu vīriešu grupējuma.